Labvakar, man mazie, esmu kurds, tu esi tajā, un man kāds stāsts padomā, lūk tā, īstenībā tā ir teika. Senos laikos kāds bruņinieks nogurs no visu laiku breika. Saprat, ka šitā vienmēr jāsēž būs uz pelēkajiem zirņiem, un pasauc viņš savu uzticamo draugu, un abi uzliec uz zirgiem, tad abi dienu nakti jāja, un viņi runām ritmu sica zirgu kājas. Pēc garā ceļā pavadītās nakts, kad viens no viņiem rīt saules apspīdēts torņus sveica, otrs teica, pēc hip-hop mēs visu šito ceļu jājām, mums jāzog būs, un tāpēc jāizdomā ārzemnieku nosaukums ir mūsu pašu mājām, un viņi abi devās pilsētu mūros iekšā, par viņu dēkām turpinājam šīs te dziesmas 3. pantā, ir vēl priekšā, bet tagad kādam pilsētā ir jāsaka savs vārds, kādam, kur dēļ šis bruņinieks stāsts ir sākts. 1, 2 Paragvaja Mister KRX jūties kā burts L ar 2 burtiem X, ko bļausties no skatuves. Mans domas tev tik sāpīgas, varbūt tāpēc, ka tās bija trāpīgas, bet tagad tiem, kur varbūt īsti nesaprot, es varētu šīs lietas būtību izskaidrot. Man nekad nepatiks, ja kādai no dziesmām jūsējām par pamatu būs kāda no dziesmām manējām, un Paragvaja ģimenes dzīve ir tā, kas ir tapus manas, tu neesi vainīgs iespaidā, un ja kādam ir jautājumi šajā sakarā, es tos paskaidrošu kādā vēlā rudens vakarā. Protams, arī citi Latvijā hip-hop sadirš ar komerciju vai, teiksim, ar pieeju paviršu. Man tikai žēl, ka lieta, kas vēl tikko bija normāla, drīz kļūs mūsu tautai raksturīga un formāla. Asins sarkans rīts, gan viens, gan otrs bruņinieks bija gandarīts. Šajā pilsētā patiešām viss ļoti stipri guļ, un lauciņš pavarās tad tādiem, kuri tukšas salmas kuļ. Uz ātru roku uzcepts albums, tālu visās zemes malās vējs taiznes. Runājiet ar citu nodziedātām frāzēm, tad jūs būsiet zvaigznes, un no visām debes pusēm sajāja mikrofoniem rokās tādi, kuriem labāk klusēt. Savu senču pilīs pēļos, labāk dusēt. Īstenībā teikt turpinās, tā nav pat pusē, nu bet šoreiz tās ir beigas. Citā vakarā būs cits teikas. Bē.